pie sapņu prinča meklējumiem. Šis ir turpinājums, un būs vēl un vēl turpinājumi visdažādākie. Tad būs arī puišiem, bet tagad pie meitenēm, pie sapņu prinča meklējumiem. Tava āriene ir brīnišķīga. Tev nav jābūt tur greznās, drānās, tu var būt ļoti vienkārši ģērbta, kleitiņā, protams. Bet tev tās īpašības, kuras tu vēlies saņemt no otra cilvēka, un kādu puisi tu vēlies, tu jābūt pašai. Padomā pie savām rakstura īpašībām. Iedziļinies iekš sava miera, iekš savas harmonijas. Un ja tev tāda nav, tad tu kaut ko pamaini, radi sevī šo harmoniju, šo līdzsvaru. Esi pie sevis. Un tu vienkārši redzēsi, kā tev tik daudz vīriešu būs, kas vienkārši tevi novērtēs, jo vīrieši jau sajūt ne jau tikai pēc tavām kājiņām. Viņi sajūt, tie īstie sajūt pēc tās informācijas. Šis ir tāds ārkārtīgi jūtīgs laika periods, tāds ļoti jūtīgs. Un informācija darbojās. Viņi sajūtīs tev ar sirdi. Tas, kas būs tavējais, tas ne tikai atlidos vai atskries, tas tev krapcu. Teiks, meitene mīļā, es vēlos būt kopā ar tevi, es vēlos ģimeni ar tevi. Visādi var būt. Viņš vienkārši varbūt nerunās. Viņš vienkārši vēlēsies būt pie tevīm. Pamēģini. Un tad vēl, nekādā gadījumā, to mēs redzēsim nākamajā reizē, nākamajā video. Es pateikšu, ko tu nekādā gadījumā tev nebūtu ieteicams darīt. Labi? Sako man. Tātad mans telefons ir +371 29 154 049. Vienmēr laipni, ja tev ir kāds jautājums, lūdzu.